Labdien! Mēs atkal tiekamies ar jums, runājot par tēmu ģimenes konfliktoloģijas pamati. Es esmu profesionāls ārsts psihiatrs Ilma Kačevska, un šoreiz jau mēs esam nonākuši līdz trešajam tēmas fragmentam, kas saucas greizsirdība, mīlestības izpausme. Viens no konflikta iemesliem ģimenē ir greizsirdība. Greizsirdība tā ir mīlestības pavadonis. Tā rada trauksmi, šaubas, skaudību, dusmas, aizdomīgumu un dvēseles sāpes. Savā būtībā greizsirdība ir dabiska, taču reizēm tā pieņem tādas hipertrofiskas formas un pat pārvēršas par slimību. Nevar teikt, ka greizsirdība rodas mīlestības dēļ. Greizsirdība mīlestības dēļ visbiežāk aiz greizsirdības slēpjās privātīpašnieciskas jūtas. Otrs cilvēks kā privāti īpašums. Vēl vairāk, ja tā pieprasa sodu, atteikšanos, mīlestība ir pavisam citas krāsas. Mīlestība ir pavisam citas krāsas. Uzticība, vēlme, lai otrs būtu laimīgs. Ja greizsirdība mīlestībā tomēr attīstās, tad tā rada izmisumu, skumjas, ciešanas. To var apturēt tikai ar uzticību, atzīšanu. Psihologi atzīmē, ka laulātie draugi, kuri aiz greizsirdības izseko savas sievas, paši bieži viņas ir krāpuši. Taču savām krāpšanām viņi nepievērš uzmanību, bet mīļākās tiek uzturētas kā iespējamās sievas paralēles, kā lai to saka. Lai gan tāds vīrs var būt izmisīgi greizsirdīgs, visdrīzāk viņš nemīl ne sievu, ne mīļāko, un abas uzskata par neusticīgām. Greizsirdība raksturīga aizdomīgiem, neticīgiem cilvēkiem, kuri visur saskata kaut kādas aizdomas, krāpšanu. Viņi uzskata, ka nepatikšanas kāds speciāli rada. Laulātie draugi, kuri ir greizsirdīgi, bieži rīko skandālus. Cenšas pārtraukt visas attiecības ar laulāto un citiem cilvēkiem. Ja ģimenē ir tādas attiecības, tad cieši abi divi. Tāpēc abu interesēs ir palīdzēt viens otram, radīt ģimenē labvēlīgu atmosfēru, iznīcināt greizsirdību. Bieži greizsirdība rodas tur, kur nav pilnīgas atklātības sarunās un darbos. Nereti pie tā noved padomi pilnīga atklātība katrā ģimenē. Nestāsti vīram vai sievai to un to. Pie tāda rezultāta nonāk audzinot bērnu visatļautības atmosfērā, kurā māte un tēvs atrodās pilnīgā bērna pakļautībā. Viņi kļūst par tā īpašumu. Ja bērnam viss ir atļauts, viņš var komandēt tēti un mammu, un viņam ir privāti iepašnītiskas tieksmes. Potenciāli tāds laulātais draugs būs greizsirdīgs. Tas var novest pat pie īpašas slimības, ko sauc par patoloģisko greizsirdību. Greizsirdība, kas iziet no dabiskām robežām, ir patoloģiska. Cilvēkam ar tādu slimību pietiek viena nenozīmīga skatiena, lai apvainotu partneri neusticībā. Viņš meklēs neusticību visur. Izvairīšanās no tuvības, uzmanīgā skatienā uz citu vīrieti vai sievieti,
tuvības pieprasīšanu, neiet uz tuvību, tātad krāpj. Tāda greizsirdība var radīt murgus, pie kuriem kuriem reāla iemesla vispār nav. Greizsirdīgais izdomā situācijas, attīsta tās, dzīvo tajās. Medicīniski to sauc par trešā sindromu. Uz tādu cilvēku loģiski secinājumi neiedarbosies. Vajag obligāti griezties pie ārsta. Es runāju par patoloģisko greizsirdību, ja jūs atceraties. Ja tas netiks darīts, tad var rasties traģisks noziegums uz greizsirdības pamata. Bieži šos noziegumus pavada arī alkohols. Vīrieši un sievietes, būdami greizsirdīgi, dažādi novirza savu enerģiju. Sievietes velta sievietes kļūst agresīvas pret mīļākajām. Vīrieši vērš agresīvu uz neusticīgo sievu. Ko nedrīkst darīt šādās situācijās? Nedrīkst pēc patoloģiska greizsirdīga laulātā drauga atzīt savu vainu. Pat tad, ja viņa saka, ka ir nevainīga, vienalga viņa būs vainīga, ja vīrs ir patoloģiski greizsirdīgs. Nedrīkst sapņot un iedomāties scēnas, kad jūs spēlētu greizsirdīgā drauga lomu, kā arī spriest nopietni un ilgi par šo tēmu. Nedrīkst sevi uzvilkt, domāt visu laiku par šo greizsirdības tēmu, cilvēks sevi uzvelk. Vajag sevi kontrolēt, ar saprāta balsi. Piespiediet sevi saprast, ka greizsirdības scēnas nenoturēs jums blakus mīļoto cilvēku, bet viņš novērsīsies no jums. Vajag ieaudzināt sevi paškontroli, vajag atslēgties no šīs tēmas. Ja nepieciešams griezties pie ārsta pēc padoma, vajag uzticēties otram draugam un radīt labvēlīgu attiecību ģimenē. Paldies par uzmanību! Mēs runājām pašlaik par 13. šīs tēmas fragmentu, kura saucās greizsirdība. Līdz nākošai tikšanās reizei.